Tātad skater jump vingrinājums, palaicieni sāniski no vienas kājas uz otru. Nedaudz iesēžamies celītī, ar ķermeņa augšdaļu noliecamies uz priekšu, plus mīnus apmēram varētu būt tā, ka šī lējā kājas daļa ir vienā leņķītī ar ķermeņa augšdaļu. Okay? Un ar palaicienu es pārlecu uz otru kāju un pārlecam. Ja? Vairāk šeit ne tik daudz uz augšu lecieni, bet uz sāniņu. Kas ir svarīgi arī nokontrolēt, ja? Lai nav tā, ka mēs vienkārši gāzamies šo pusi un slecu līdzi tai kustībai, ja? Inerce. Nopauzēju, noturu, lai mums ir kontrolīgi pār šo kustību, lai mēs vienkārši negāžamies no viena sāna uz otru. Rokas varam pielikt tieši tā kā slidotāji, lai vienkārši noturētu labāku balansi. Tā ir pirmā versija. Otrā versija, ko mēs darīsim, ir skater jumps, bet šajā brīdī, tad, kad pārlicam uz šo kāju, mēs vairāk necenšamies lekt atpakaļ, bet cik vien augstu varam uz augšu, kas izstās šādi. Okay? Sākumā varam censties piezemēties uz abām kājām, uz vienas obligāti nevaram. Tātad izdaru pārlecu uz augšu. Okay? Atkal sagatavojos, pārlecu uz augšu. Celīti cenšamies pievilkt cik vien augstu pie sevis varam. Cenšamies šajā vingrinājumā, kas ir svarīgi, tajā brīdī, kā es tikko pārlecu un piezemējos šīs kājas, cik vien ātri cenšos atrauties no šīs kājas no zemes. Okay? Un velku celīti cik vien augstu pie sevis varu. Līdzīgi kā tuk jumps, bet neliela kombinācija starp skater jump un tuk jump no vienas kājas.